Mēs šobrīd atrodamies netālu no Valmieras novada Strenču novadā, kur uzstādījām vēl vienu mūsu granulu degli feroli šādā tērauda katlā. Mēs iepriekš nosūtījām saimniekam šablonu, un viņš pēc mūsu šablona izveidoja atveri mūsu deglim. Šeit mums ir ļoti maza katlu telpa. Sākumā tika pasūtīts lielāks bunkurs, bet tas šeit neietilptu un to nevarētu izvilkt. Tāpēc tika pieņemts lēmums uzstādīt mazāku bunkuru un papildus uzlikt pagarinātāju, jo tajā ietilpst vēl apmēram 2 maisi ar granulām, kas palielina tilpumu. Tāpēc granulas jāuzpild retāk apmēram reizi 1 vai 2 dienās. Tāpat šeit mēs uzstādījām lietotni, kas darbojas caur vietālruni. Tas nozīmē, ka jūs varat attālināti apskatīt temperatūru mājā un saprast, vai deglis darbojas vai nē. Deglis aizdedzina granulas aptuveni 4 minūšu laikā. Piemēram, ja mēs uzstādām 22 grādus, tad, kad mājā būs 22,6 deglis ieslēgsies, bet kad būs 22,1 attiecīgi tas izslēgsies. Šeit var redzēt arī režīmus. Visekonomiskākais režīms ir rokas režīms. Šeit mums vienkārši ir uzstādīta cita lietotne, tāpēc ogre neatbilst Valmierai. Tā ir bezmaksas lietotne, kuru var uzstādīt līdz 5 ierīcēm, telefoniem vai planšetēm. Šeit mums ir 2 cirkulācijas sūkņi. Viens ir uzstādīts tieši virs katla, bet otrs ir sistēmā. Mēs tos pieslēdzām tā, ka tie pienāk pie šiem automātiem un pieslēdzām caur dubultsavienojumu, kas ir piestiprināts aiz caurules. Kad temperatūra katlā sasniedz 49 grādus, deglis ieslēdz abus sūkņus. Un pēc 20 minūtēm, kad māja ir uzsilusi, tas tos izslēdz. Uz bunkura ir uzstādīti riteņi, lai to varētu izvilkt, piemēram, lai iztīrītu dūmvadu vai piekļūtu katla aizmugurei. Šeit ir viena nianse. Mēs nevaram pilnībā atvērt šo durtiņu, jo traucē siena. Tam ir paredzēts centrālais uzgrieznis. Jūs to atskrūvējat ar 13. atslēgu, noņemat elektronisko daļu, un tad durtiņas pilnībā atveras un var iztīrīt un apkopt degli. Tāpēc droši sazinieties ar mums. Mēs nosūtām tāmi caur WhatsApp. Mēs neizbraucam uz apskati, tāpēc gaidām jūsu fotogrāfijas. Svarīgi, lai jūs paši izmērītu vietu pie katla. Piemēram, ja jums ir 47 cm vai 30 cm platumā vieta pie katla vai nu labajā pusē vai kreisajā pusē vai pretī apmēram 1 metrs. Pēc tam mēs uzdodam precizējošus jautājumus un visu uzstādām aptuveni 4 stundu laikā.